Iededzināsim svecīti. Jūs ziniet, ka šodien ir tā garākā nakts. Šodien ir ziemas saulgrieži atnākuši, ja, īstie Ziemassvētki, īstie patiesie Ziemassvētki, kurus svinēja mūsu senči. Bet es gribu sākt nodarbību ar mazu stāstiņu, mazu pārsaciņu par vienu neparastu ceļojumu. Jūs varat iedomāties, ka daļās sniegpārsliņas piedzimst kaut kur tālu mākoņos, un, kad tās laižas uz zemi, notiek dažādi brīnumi. Cilvēki sāk biežāk smaidīt, cilvēki sāk priecāties, viņi dara labas lietas, palīdz viens otram, dāvina dāvanas, rotā māju, rotā egli, iet rotaļās, dzied un dejo. Kad sniegpārsliņas pabeidz savu skaisto virpuļdēju, tās nolaižas uz kupenes un aizmieg. Vienai sniegpārsliņai ļoti negribās doties gulēt. Viņa vēlās mazliet paceļot un apskatīt pasauli. Un tāpēc tad, kad uzpūta salds ziemeļvējš, sniegpārsliņa ļoti nopriecājās. Ziemeļvējš ir viņas labākais draugs. Sniegpārsliņa pačukst ziemeļvējam par savu vēlēšanos, un draiskulis vējš tūlīt paķer sniegpārsliņu un abi dodās ceļojumā. Sniegpārsliņa ar vēju lido augstu virs mežiem, laukiem, pilsētām un skatās apkārt. Ir vakars. Pilsētā māju logos deg gaismas. Sniegpārsliņa palūdz savu draugu ziemeļvēju nolaisties pie kāda loga un pavērot, kas īsti notiek. Un ziemeļvējš nones sniegpārsliņu pie kādas mājas loga, un viņa sāk vērot. Tur bērni kopā ar tēti rotā egli, tur bērni ēd konfektes, tur bērni ēd mandarīnus, citi bērni priecīgi dejo, bet kaut kur netālu mamma rosās pa virtuvi, rotā piparkūkas un klāj svētku galdu. Sniegpārsliņa ar salto ziemeļvēju pasmaida, uzzīmē uz loga graznu leduspuķi un aizlido tālāk. Laukumā kaut kur priecājās bērni. Viņi ceļ sniegavīru. Vēlāk tie bērni iedos sniegavīram vēstuli un lūgs to nogādāt Ziemassvētku vecītim. Tepat netālu mazi un lieli bērni ar ragavām brauc no kalna un priecīgi smejas. Vējš aiznes sniegpārsliņu uz slidotavu. Arī šeit valda jautrība. Ziemeļvējš ar sniegpārsliņu lido pāri mežam. Kaut kur tālumā viņi redz, ka pa sniegotu mežu kamanās brauc Ziemassvētku vecītis. Svētki jau pavisam tuvu. Mēnestiņš debesīs apsedzas ar mirdzošu, zvaigžņotu segu. Ir jau vēls. Sniegpārsliņa pateicās ziemeļvējam par skaisto ceļojumu un dodas saldajā miedziņā savā mīkstajā kupenā. Jā, meitenes, skatieties, man rekur auskari šodien tādi ar sniegpārsliņu. Sniegpārsliņa. Kas tā tāda vispār ir? Un kāds simbols tur slēpjas? Sniegs, tā ir vēstule no debesīm, kas ir rakstīta ar slepeniem hieroglifiem. Un kas tur ierakstīts, to mēs nezinām, bet mēs zinām, ka tur slēpjas kaut kas ļoti sakrāls.